galvu aiziet vai pa pagalam, tad tu to galvu uzstādi uz ķēpu, atsver pādot. Tāpēc, ka valdnieks ir cilvēks, viņš negrib nosaukt. Lielāks mājas viņi toreiz nemāk vienkārši apēt.
beidzot ir laiks pastāstīt, ko mēs vispār darām, kāds ir plāns šiem video un vispārējais. Šobrīd atrodos Daugavpilī, tātad šodien ir piekdiena. Šodienas plāns bija brauciens no Rīgas uz Daugavpili, pa ceļam apskatot dažādus apskates objektus. Atbraukuši līdz Daugavpilī. Rītdien ir sestdiena, mēs plostosim pa Daugavu, domāju, ka visu dienu. Un svētdienas plāns ir braukt no Daugavpils atpakaļ uz Rīgu. Un, ja ir spēks vēl palicis kādam, tad apskatīt kaut ko nedaudz pa ceļam, bet pārsvarā svētdienas plāns ir tikai atpakaļceļš. Šobrīd ir pulkstens 9:25. Bijām jau mājiņās, tās mājiņas, ko mēs esam noīrējuši priekš šī te pasākuma, no kura mēs plostosim. Sastāšu arī linku aprakstā mājiņas, kuras mēs īrējām. Cenšos savākt domas. Izīrējām mājiņas, būs plosts un vispārējais. Bijām tur jau nolikt mantas, iekārtoties. Šobrīd esmu atbraukusi atpakaļ uz Daugavpili. Uz Daugavpils staciju, precīzāk, savākt savu draugu no stacijas, jo viņš mums pievienojās tikai šobrīd. Viņš bija aizņemts visu dienu. Mēs izbraucām no Rīgas jau 8:00, un viņš pievienojas mums tikai tagad. Tā kā šobrīd esmu Daugavpils stacijā, vēl pāris minūtes un piebrauc viņu vilciens, tā kā es viņu gaidu šobrīd. Tad brauksim atpakaļ uz mājiņu vietu. Es jau pārēdu vakariņas, tad viņš pārēdīs vakariņas un skatīsimies, kā vakars izvērtīsies. Esmu ļoti nogurusi, visdrīzākais, ka esmu diezgan agri gulēt, lai rītā var piecelties un pārēst kārtīgi brokastis un sagatavoties veselai dienai plostošanai. Kaut kā tā pagaidām. Noteikti filmēšu vēl, cik vien varu, kaut kādas interesantas video, samontēšu kopā klipiņas kaut kādas, ko mēs darām, kas un kā notiek. Man liekas, ka rītīgi forša ideja, kur mēs esam iesaistījušies. Jā, meklēju savu draugu, kur viņš varētu būt. Vilciens kaut ir piebraucis, savu draugu neredzu. Jā, filmēšu kaut ko, darīšu kaut ko, un tad jau redzēt. Vienmēr esmu arī jokojis, ka gribu aizbraukt uz Daugavpili, un tad jau beidzot mans plāns mērķis ir piepildījies. Esmu Daugavpilī, pagaidām esmu izbraukusi cauri tikai galvenajai ielai, bet es nezinu, man ļoti patīk, ir kalniņi, ir viss kaut kāds ļoti interesants. Esmu redzējis 3 dažādus tramvajus, jo kopumā man ļoti patīk. Noteikti būs jāizsteigā, es nezinu, vai sanāk šīs brīvdienās vai atbraukt kādu vēlreiz. Jo pagaidām viss, ko es redzu, es nezinu, man ļoti piesaista un man ļoti patīk. Tā kā būs jāpaskatās. Sagaidīju arī savu draugu, pasaku čau visiem. Čau visiem. Draugu esmu atradusi līdz mājiņu vietai. Un beidzot ir mans laiks atvērt kādu aliņu. Mana šoferēšanas piedzīvojumi šodien ir beigušies. Notiek laudas filmēšana. No 55 dažādiem leņķiem.
Thank you.